Labs rīts jūs mājās māja pēdējā svētdienā. It visās Latvijas skolās ir jau noskanējuši pēdējie zvani, un tas nozīmē, ka tūdaļ pat it visiem skolēniem sāksies spraigais eksāmenu un ieskaišu maratons, kas noslēgumā vainagosies ar krāšņiem svētkiem, proti izlaidumu. Arī Suntažu vidusskolā jau 91. gadu norisinājās Baltā zvana svētki. Patīkam skatīšanos! Vispriecīgākais ir tas, kad visi 9. klases un 12. klases skolēni tiek tātad virzīti uz eksāmenu kārtošanu. Visi ir cīnījušies, mācījušies un parādījuši tādus rezultātus, kad varēs iet un darīt visu to, kas ir jādara valsts pārbaudījumos. Un mēs ļoti ceram, ka arī viņiem labi veiksies, jo darbiņš ir ieguldīts un izlaidumā ar visiem viņiem tiksimies. Absolventi ir pārliecināti, ik katrs no viņiem dzīvē savu laimi atradīs, jo Suntažu vidusskolā uzkrātas labas zināšanas, prasmes un arī atmiņas. Tas raksturīgākais, kas raksturo šo skolu, un tas labākais ir mūsu pils. Jā. Viņi ir jau atjaunoti šobrīd, un viņi izskatās ļoti skaisti, un arī turisti brauc un apskata viņu. Jā, atmiņas būs labas, ko ņemšu līdzi. Mūsu skolā ir raksturīgi arī sirsnīgi un atsaucīgi skolotāji, jo viņi vienmēr izpalīdzēs, ja mēs viņam lūgsim palīdzību. Nekad neatteiks. Es personīgi skolā jūtos kā mājās, jo man visur apkārt mani kaimiņi. Jā, man mājā dzīvo mani skolotāji un visi mani draugi mācās šajā skolā. Un man ir pat tā, ka es negribu mācīties citu. Pateicoties pašvaldības atbalstam un īstenotajiem Eiropas Savienības fondu projektiem, gan Suntažu skaistā pils, gan arī vidusskolas ēka ir ieguvušas otru dzīvi. Iespējams, tas sekmē arī skolēnu izaugsmu un panākumus. Mēs siltinājām vidusskolas telpas, tātad ārtelpas, kā arī renovējām pili apkārtni. Viņai sienas, dakstiņu jumtus, un mums bija ļoti liels gandarījums, jo tas sakrita tieši ar skolai pilī 90 gadu jubileju. Mēs tā kā visas skolas arī piedalāmies daudzos projektos, Eiropas sociālo fondu projektos. Un otrais projekts mums ir arī skolu partnerības projekts, Comenius. Mums bija iepriekšējais 3 gadus, un tikko šogad mēs pabeidzam 2-gadīgo projektu ar dalības valstīm no Polijas, Itālijas, Lietuvas, Igaunijas, un mēs esam 5. dalības valsts. Bērni sapratuši, ka tomēr valodas ir ļoti laba lieta, kura ir jāmācās, un līdz ar to komunikāciju un iepazīst arī citas kultūras, vairāk iepazīst un arī saprot, kas tas tāds ir. Lai visiem bērniem pietiek saulītes siltuma, mīļuma, varbūt tas kādreiz ikdienas dzīvē viņiem trūcis no citas puses, lai viņiem ir veiksmīgas šīs brīvdienas un lai visiem bērniem visas biļetes ir laimīgās biļetes. Un skolotājiem arī, lai iztur. Sagaidīsim brīvdienas un tad atkal visi ilgosimies pēc 1. septembra.